Viņš arī bija spēlējis Tallas vienībā 2 sezonas atpakaļ. Uiztoši pēc šīm 14 nospēlētām šeit vārti uz zaudējums. Jā, tad arī pa pašiem zaudējumiem. Otrajā aplī mājās pret Valmieras 6-3. Mēs nedaudz spēlējis Somijā, pēc tam ir atgriezies mājās. Noteikti iekrājis labu pieredzi. Šeit labs metiens ir valsts. Tomēr Lielvārs šogad ir tāda izteikti daudz vājāka komanda. Līmenī kopā ar Lielvaru un Bauskas vienību. Šeit tikmēr vēl viens vārtu guvums. Uz to vainām krājot šos punktus, jo noteikti. Varbūt ir šeit smūgs vārtu guvums. Tomēr šeit tāds uzbrukuma mēģinājums no Bauskas. Jānis Akmetiņš, vai būs metiens? Jā, labs metiens no Jāņa. Iespējas. Černovskis labi izspēlē vārtu priekšā, tur diezgan nedaudz nērti uz Čakānu. Un šeit atkal ātrais uzbrukums Tallas vienībai. Jānis nepiesakts, vairāk skamies Bausnieki tendēti ir labi šeit, labi atrod Jakubonu. Jakubonu vēl sanāks valsts metiens. Jakubons labi atrod Čakāna, diemžēl Čakāns. Godīt bargāk spēlētājs nekā tas nepieciešams. Šeit Rauls Akmetiņš labi izspēlē un šeit smūgs metiens. Un perioda beigās, tikmēr šeit labs moments Bauskas vienībai vārti. Tallas vienībai izties, ka nobloķēts metiens Ragauskis. Uinārņus Putniņš šeit vēl līdz to noteikti nejūt nekādu tādu nastu, vairāk kā patīkams žests. Un šeit tikmēr Kaņeps, labi izspēle vārti. Jā. Protokolā, diemžēl, ieskatīts arī, nediemžēl, bet Matī. Akmeņa lauks redzamē, Niedrais ir vārtu priekšā kopā ar Vītolu. Visu to noteikti vēl 30 sekundes šajā mazākumā. Laus Pols, labs metiens vārti. Ļoti labs sezona aizvada. Šobrīd jau viņam 26 rezultāts punkti. Tomēr šeit Ragauskis, vai būs metiens, labi pamāna un vārtu guvums. Metienē līdz šai spēlē. Šajā spēlē, jā, atceramies, 7 vārtu guvumi. Un šeit, šajā mačā, neapturams ir Ragauskis. Šeit vēl viena tāda laba piespēle uz vārtu virknējums laukumā. Nepieciešams sāsinājums, pagaidām meklē opcijas. Un šeit metiens, jā, Bauskas vienība, izdarīja kādu metienu. Šeit Ragauskis atkal viens pats, labi atspēlēja Andrijanams. Kaut kādā veidā ierobežot viņa darbības, jo pagaidām liekas, ka katra viņa darbība ir vai nu vārti, vai rezultatīva piespēle. Un šeit augsts pacelt, jā, Fanasjans noteikti liels pienesums no Jāņa Ragauska. Adienas Punda arī ir izdarījis. Un šeit labi saspēle. Pols labi atrod Ragauski. Nesanāk metiens iesprūst kājās. Šeit Matīs Dulbe. Labi apspēlē Jāņa. Jā! Tādu kā teikt, šo te clutch time spēli. Šeit vēl viens mēģinājums. Atžirks un varēs turpināt šo te maču. Noteikti viņa pienesums šodien liels. Un šeit labi apstrādā un metiens vārti. Rubens vienība savās mājās. Tur šobrīd pēc 2 periodiem 2-4. Jā. Šeit Tallas Bausšņiekiem atvainojos. Bija iespēja aizskatīt ātrajā uzbrukumā. Diemžēl kaut kur tehniski brāķi. Un šeit Jakubons vēlreiz. Labs Akmeņlauka. Labi atspēlēs turī. Vītols Akmeņlauks atstāitums. Labi iespēja vārtu. Šeit, protams, ir fiziskā sagatavotība. Kaut kur jau uz 3. periodu nav vairs tik augstā līmenī. Šeit labi Butāns atvaira. Labs atvairījums. Un šeit labi saspēle ar atkal Talsnim. Ja grib vēl aizcerties šajā mačā. Jau pasīsimies Jakubons, varbūt uz to arī iet. Labi atspēle. Ar vienu roku. Kā dejodams apkārt. Spēlētāji un Ragauskis tik labi izstāst šovakar. Kādu gumu, kādu pārliecību. Šeit Pols tāds metiens starp kājām. Butāns tiek galā to. Un šeit, jā, izgājiens vārti. Ja, protams, nāk tādi pieredzējuši veterāni pretī. Kāds Ētums un Toms Akmeņlauks. Izvēles spēlētāji. Un šeit Apens labi iespēle un nedaudz. Savu laiku var daudz nospēlējis Somijas augstākajā līgā. Visu to noteikti. Un šeit Ragauskis rādas. Esam nākošu sestdienu. Viņš tikmēr šeit kārtējis metiens. Un šeit izsāks izgājiens. Jakubons neļauj viņam iziet.